Iepazīstam Google Search Console. Google Search Console ir viens no noderīgākajiem SEO optimizācijas rīkiem. Tas piedāvā datus, kas ļauj novērtēt vietnes veiktspēju un uzlabot tās redzamību Google meklēšanas rezultātos. Tas noder ikvienam, kurš savai vietnei vēlas piesaistīt apmeklētājus ar Google meklētāju programmu. Lai šo rīku varētu efektīvi izmantot, ir jāpārzina tā interfejs un jāsaprot, kādi dati atrodas katrā no sadaļām. Tieši ar to mēs iepazīsimies šajā rakstā. Kas ir Google Search Console? Google Search Console ir viens no bezmaksas Google rīkiem. Tas sniedz informāciju par Google meklētāju programmas miedarbību ar tavu tīmekļa vietni. Tas parāda, vai Google tavu vietni redz, kuras lapas ir iekļāvusi savā meklēšanas sarakstā, cik bieži tās parādās meklēšanas rezultātos un cik bieži uz tām kāds uzklikšķina. Būtībā Google Search Console ir uzskatīta par tādu kā diagnostikas instrumentu, kurš parāda, kas no Google meklētāja viedokļa vietnē strādā labi un kur būtu nepieciešami uzlabojumi. Tas ir noderīgs rīks ikvienam vietnes īpašniekam, kurš vēlas, lai viņu var atrast ar Google starpniecību. Jāuzsver, ka Google Search Console neparāda lietotāju uzvedību vietnē. Tādus datus rāda Google Analytics. Tā vietā Google Search Console atspoguļo vietnes attiecības ar Google meklētāju. Tas parāda, kas notiek pirms lietotājs uzklikšķina uz saites Google meklētājā un atver vietni. Google Search Console interfejs. Ja gribam saprast un efektīvi izmantot Google Search Console sniegto informāciju, vispirms ir jāiemācās šajā rīkā orientēties. Tāpēc sākumā iepazīsimies ar Google Search Console interfejsu. Lapas augšējā kreisajā stūrī ir nolaižamā izvēlne, kurā var pārslēgties starp īpašumiem. Google Search Console vidē par īpašumu sauc mājaslapu, par kuru Google apkopo datus. Ja vienam Google kontam ir piesaistītas vairākas vietnes, tās visas būs redzamas īpašumu sarakstā. Lapas augšpusē pa vidu atrodas meklēšanas lauks, kas paredzēts konkrēti URL pārbaudei. Tas ļauj ielīmēt jebkuras lapas adresi un noskaidrot, vai Google to ir indeksējusi un vai ar šo lapu tehniski viss ir kārtībā. Lapas augšējā labajā stūrī redzējas rīkjosla, kurā var pārslēgties starp Google kontiem un citām Google programmām, kā arī redzēt Google Search Console paziņojumus, lietotāju uzstādījumus un iegūt īsu pamācību par to, ko var redzēt katrā Google Search Console sadaļā. Lapas kreisajā pucē ir galvenā Google Search Console izvēlne, kur atrodas svarīgākās Google Search Console sadaļas. Pārskats. Tā ir vieta, kur Google apkopo svarīgāko informāciju no citām sadaļām un parāda to koncentrētā veidā, lai dažu sekundžu laikā būtu skaidrs, vai ar mājaslapu kopumā viss ir kārtībā. Te var pamanīt krāsas izmaiņas redzamībā, indeksēšanas problēmas vai paziņojumus par lietošanas pieredzi. Ieskati. Šeit ir apkopota informācija par saturu un tā redzamību Google. Tas palīdz saprast, kuras satura vienības strādā vislabāk un kā mainās lietotāja interese laika gaitā. Veiktspēja. Te redzēsi, kā mājaslapa uzvedas Google meklēšanas rezultātos, cik bieži tā tiek rādīta, cik bieži tās uzklikšķina un kādās pozīcijās tā parādās. Tas palīdz saprast, vai mājaslapa ir redzama un cik pievilcīga tā ir lietotājiem meklēšanas rezultātu lapā. URL pārbaude. Šeit var pārbaudīt katru atsevišķu vietnes lapu un noskaidrot, vai tā ir indeksēta, kad Google robots to pēdējo reizi ir pārmeklējis un kā šo lapu redz Google. Indeksēšana. Šajā sadaļā var noskaidrot, vai Google vispār ir iekļāvusi vietnes lapas savā meklēšanas indeksā. Te redzēsi, kuras lapas ir indeksētas, kuras nav un kādi ir iemesli, kāpēc daļa lapu netiek iekļauta sarakstā. Pieredze. Šeit ir apkopota informācija par lapas tehnisko kvalitāti un lietojamību, piemēram, cik ērti mājaslapa ir lietojama un vai lapas ielādes ātrums atbilst Google vadlīnijām. Uzlabojumi. Šī sadaļa ir redzama tiem lietotājiem, kuru vietnē Google atrod strukturētos datus vai citus elementus, kurus var analizēt atsevišķi. Te redzēsi, vai šie elementi ir ieviesti korekti un vai Google to spēj pareizi nolasīt. Drošība un manuālās darbības. Šī sadaļa parasti ir tukša. Tajā parādās paziņojumi tikai tad, ja Google konstatē nopietnas problēmas, piemēram, drošības riskus vai manuālas sankcijas. Saites. Šeit gūs ieskatu tajā, kā Google redz mājaslapas savstarpējo sasaisti gan lapas iekšienē, gan ārpus tās. Tas nozīmē, ka šeit redzēsi gan iekšējās saites no vienas tās pašas vietnes lapas uz citu, gan ārējās saites no citām vietnēm uz tavējo. Sasniegumi. Šajā sadaļā ir apkopota dati no citām Google Search Console sadaļām, lai parādītu, cik labi vietne atbilst Google noteiktiem kritērijiem. Iestatījumi. Te var mainīt un kontrolēt tehniskos un administratīvos Google Search Console uzstādījumus.
Lapas centrālajā daļā atrodas grafiki un citi dati, kas saistīti ar izvēlēto Google Search Console sadaļu. Vairākās sadaļās šī lauka augšpusē ir iespējams izvēlēties vēlamo laika periodu, par kur vēlies redzēt datus. Google Search Console galvenās sadaļas. Google Search Console interfeisu esam iepazinuši. Tālāk tuvāk apskatīsim katru no galvenajām sadaļām, lai saprastu, kāda informācija tur var atrast. Pārskats. Pārskatu sadaļa ir Google Search Console sākumpunkts. Tā apvieno galveno informāciju no dažādām Google Search Console sadaļām vienā lapā un ļauj ātri saprast, kas ar vietni notiek kopumā. Šeit redzams īsts pārskats par veiktspēju meklēšanā, indeksēšanas stāvokli, lapas pieredzi un ieteiktiem uzlabojumiem. Šī sadaļa palīdz saprast, vai notikušas būtiskas izmaiņas, kas prasa uzmanību. Ieskati. Ieskatu sadaļa piedāvā vienkāršotu skatījumu uz to, kā lietotāji nonāk vietnē un ar kuru saturu iedarbojas visaktīvāk. Tā apvieno meklēšanas datus ar lietotāju aktivitāti un izceļ tendences, kas saistītas ar populārākajām lapām un saturu. Tā parāda, kurš saturs piesaista uzmanību, kur notiek izaugsme un kura interese samazinās. Šī sadaļa bieži kalpo kā iedvesmas avots turpmākiem satura uzlabojumiem vai jaunu tēmu izvēlei. Jaunām vai nelielām vietnēm, kurām datplūsma ir maza, šī sadaļa var nebūt pilnvērtīgi pieejama. Tādā gadījumā datu vietā redzēsi paziņojumu, ka izvēlētajā laika periodā nav reģistrēti klikšķi. Tas parasti nozīmē, ka vietnē šobrīd nav pietiekami daudz datu, lai Google varētu izveidot jāpilnus ieskatus. Tiklīdz meklēšanas aktivitāte pieaugs un uzkrāsies vairāk datu, ieskatu sadaļa tiks aizpildītas automātiski. Veiktspēja. Veiktspējas sadaļa Google Search Console ir vieta, kur visbiežāk arī sākas īsta analīze. Šeit vairs nerunājam par to, vai Google lapu redz, bet par to, kā tā uzvedas meklēšanas rezultātos un kā uz to reaģē lietotāji. Šī sadaļa parāda, cik bieži lapa tiek parādīta Google, cik bieži uz tās uzklikšķina un kādās pozīcijās tā parasti atrodas. Tieši šeit vislabāk var ieraudzīt atšķirības starp būt redzamam un tikt izvēlētam. Izkārtojums un rādījumi. Atvēri šo sadaļu, lapas centrālās daļas augšpusē redzēs iespēju izvēlēties laika periodu, par kuru skatīties datus. Blakus tam var izvēlēties, kādu meklēšanas veidu grib apskatīt. Pēc noklusējuma ir izvēlēts tīmeklis, bet to var apskatīt arī to, kā tiek meklēti tavā vietnē ievietotie attēli un video. Ja tava vietne ir ziņu portāls, tad var redzēt arī to, kā tai klājas Google ziņu sadaļā. Blakus meklēšanas veida izvēlenei ir iespēja grafikam pievienot filtrus, kas palīdzēs gūt vēl izsmeļošāku informāciju. Zemāk redzēsi grafiku. Tajā var redzēt 4 līknes, kas katra attēlo savus datus – kopējo klikšķu skaitu, seansu kopskaitu, vidējo klikšķu skaitu un video pozīciju. Tu vari izvēlēties, kuru līkni rādīt un kuru slēpt. Kopējais klikšķu skaits parāda, cik reižu lietotāji no Google meklēšanas rezultātiem ir nonākuši tavā vietnē. Šis skaitlis bieži tiek uzskatīts par pašu svarīgāko, tomēr tas ir jāvērtē kontekstā ar citiem rādītājiem. Seansu kopskaits parāda, cik bieži tava vietne ir parādījusies Google meklēšanas rezultātos. Šis rādītājs palīdz saprast, vai Google vispār dod vietnē iespēju tikt pamanītai. Ja rādījumi ir daudz, bet klikšķu maz, tas var nozīmēt, ka saturs nav pietiekami pievilcīgs vai neatbilst lietotāju gaidām. Vidējais klikšķu skaits parāda attiecības starp rādījumiem un klikšķiem. Tas ir viens no noderīgākajiem rādītājiem, jo ļauj saprast, cik labi tava vietne strādā tieši meklēšanas rezultātu lapā. Zems vidējais klikšķu skaits var liecināt par to, ka virsraksts, apraksts vai pats piedāvājums nav pietiekami pārliecinoši salīdzināmā ar konkurentiem. Vidējā pozīcija parāda aptuvenu vietu, kurā tava vietne parādās Google rezultātos. Šis rādītājs ir jāinterpretē piesardzīgi, jo tas ir vidējais lielums, kas var apvienot ļoti dažādas situācijas. Viena lapa var parādīties augstu pēc viena vaicājuma un daudz zemāk pēc cita, bet Google Search Console to apvieno vienā skaitlī, tāpēc vidējā pozīcija vienmēr jāskatās kopā ar konkrētiem vaicājumiem vai lapām. Zem grafikiem atrodas tabula, kas ļauj gūt vēl dziļāku ieskatu par vietnes veiktspēju. Te var pārslēgties starp dažādiem lielumiem, vaicājumiem, lapām, ierīcēm, valstīm, attēlojumu meklēšanas rezultātos un dienām. Katram vienumam, piemēram, katrai vietnes lapai vai katram vaicājumam, var redzēt seansu, jeb rādījumu skaitu, klikšķu skaitu, vidējo klikšķu skaitu un video pozīciju, ja šie dati ir izvēlēti pie grafika, kuru tikko apskatījām. Vaicājumi parāda, kādus jautājumus lietotāji uzdod Google pirms nonāk tavā vietnē. Šeit vari pat atklāt vaicājumus, par kuriem iepriekš nemaz nebija iedomājies. Lapas
parāda, kuras satura vienības reāli nodrošina redzamību Google. Tas ļauj ieraudzīt, kuras lapas velk uz augšu kopējos rādītājus un kuras iespējams būtu jāuzlabo vai jāpārskata. Valstis un ierīces palīdz saprast, vai lapas veiktspēja atšķiras dažādos kontekstos. Attēlojums meklēšanas rezultātos ļauj novērtēt, kā lapas tiek attēlotas Google rezultātos. Dienas ļauj redzēt ne tikai to, kas notiek šobrīd, bet arī to, kā situācija ir mainījusies laika gaitā. Ja salīdzina dažādus periodus, kļūst skaidrāk, vai izmaiņas ir īslaicīgas vai liecina par ilgtermiņa tendenci. URL pārbaude. URL pārbaudes rīks ļauj ielūkoties vienas konkrētas lapas statusā. Tas parāda, vai Google šo lapu ir indeksējusi, kad tā pēdējo reizi ir pārmeklēta un kā Google to tehniski redz. Šis rīks ir īpaši noderīgs pēc tam, kad vietnē ir publicēts jauns saturs vai veiktas būtiskas izmaiņas. Tas ļauj pārliecināties, ka Google jauno saturu vispār ir pamanījusi. URL pārbaude palīdz arī situācijās, kad lapa it kā eksistē, bet meklēšanas rezultātos neparādās. Tā ļauj noskaidrot, vai problēma ir indeksēšanā vai jāmeklē citur. Indeksēšana. Indeksēšanas sadaļā ir iespējams noskaidrot, vai Google var izmantot tavas vietnes lapas savos meklēšanas rezultātos. Šī sadaļa palīdz saprast, kuras lapas Google uzskata par derīgām, kuras ignorē un kurās radušās tehniskas problēmas. Ja veiktspējas sadaļa parāda, kas jau notiek Google meklēšanā, tad indeksēšanas sadaļa parāda, vai Google tehniski spēj šīs lapas tur ievietot. Bez veiksmīgas indeksēšanas nav iespējama arī laba veiktspēja. Lapats. Lapu pārskats sniedz kopskatu par visām URL adresēm, ko Google ir atradusi tavā vietnē, un par to statusu. Šeit skaidri redzams, cik lapas ir veiksmīgi indeksētas un cik nav. Atsevišķas lapas var tikt apzināti izslēgtas no indeksēšanas. Tādas var būt, piemēram, administrācijas lapas vai pirkuma pabeigšanas lapas. Tajā pašā laikā šī sadaļa ļauj pamanīt situācijas, kurās Google neredz lapas, kurām būtu jābūt meklēšanas rezultātos. Tieši šeit visbiežāk atklājas kļūdas, kas klusām bremzē mājaslapas izaugsmi, bet ikdienā paliek nepamanītas. Video. Video apakšsadaļa indeksēšanas blokā paredzēta situācijām, kad vietnē ir video saturs, kuru potenciāli var attēlot Google meklēšanas rezultātos. Tā parāda, vai Google spēj identificēt video lapā un vai šis video vispār kvalificējas indeksēšanai. Šī sadaļa kļūst īpaši nozīmīga brīdī, kad video ir daļa no satura stratēģijas, nevis tikai dekoratīvs elements lapas dizainā. Šeit redzamā informācija palīdz saprast, vai Google atpazīst video kā lapas galveno elementu, vai arī tas paliek fonā un netiek ņemts vērā. Ja video ir tehniski korekti ievietots, bet tomēr neparādās meklēšanas rezultātos, šī sadaļa bieži vien sniedz pirmos pavadienus, kur meklēt iemeslu. Tā ļauj novērtēt ne tikai pašu video pieejamību, bet arī to, vai Google spēj nolasīt ar to saistīto informāciju. Vietnes karte. Vietnes karte ir fails vietnē, kas Google robotam palīdz orientēties vietnes saturā. Iekš Google Search Console vietnes kartes sadaļā parāda, kā Google apstrādā iesniegtās vietnes kartes. Šeit var redzēt, vai vietnes karte ir nolasīta korekti un cik URL no tās Google ir pieņēmusi tālākai apstrādai. Ja tava vietne ir maza, tajā ir mazāk par 100 lapām, un katru no lapām var sasniegt no sākuma lapas ar 1 vai 2 klikšķiem, tad šī sadaļa tev nebūtu aktuāla. Tāpat, ja tava lapa dzīvo mitināšanas pakalpojumu sniedzēju serveros, tad visticamāk šis uzņēmums pārvalda vietnes karti, un arī tad tev šī sadaļa nav aktuāla. Noņemšana. Noņemšanas sadaļa noder, kad ir nepieciešams ātri un īslaicīgi ierobežot lapas redzamību Google meklēšanas rezultātos. Tā ļauj iesniegt pieprasījumu noņemt konkrētus URL vai URL grupu no meklēšanas rezultātiem. Tomēr šī darbība pati par sevi neizdzēš lapu no interneta un neatrisina tehniskas problēmas. Šī sadaļa noder krīzes situācijās, piemēram, ja publiski pieejama kļūst informācija, kurai nevajadzētu būt redzamai, vai ja lapā ir publicēts saturs ar būtiskām kļūdām. Noņemšanas pieprasījums dod laiku sakārtot situāciju, taču tas nav ilgtermiņa risinājums. Ja lapa netiek tehniski bloķēta vai uzlabota, Google to ar laiku var atkārtot iekļaut meklēšanas rezultātos. Pieredze. Pieredzes sadaļa Google Search Console apkopo signālus, kas raksturo to, kā lietotājs izjūt mājaslapas lietošanu. Šeit Google fokusējas uz tehnisko kvalitāti un lietojamību, kas ietekmē to, cik ērti un prognozējami ir iedarboties ar lapu dažādās ierīcēs.
Šī sadaļa palīdz novērtēt, vai mājaslapa no lietotāja skatu punkta darbojas vienmērīgi, vai arī tajā ir traucējoši elementi, kas var mazināt uzticību un vēlmi turpināt miedarbību. Core Web Vitals. Core Web Vitals apvieno vairākus rādītājus, kas raksturo lapas ielādes ātrumu, stabilitāti un reakcijas laiku. Tie atspoguļo reālu lietotāju pieredzi, balstoties uz faktiskiem apmeklējumiem, nevis teorētiskiem mērījumiem. Šajā sadaļā redzams, cik liela daļa lapu nodrošina labu, vidēju vai vāju pieredzi. Šie rādītāji palīdz identificēt lapas, kurās tehniskā izpilde var traucēt saturam strādāt. Pat kvalitatīvs saturs var zaudēt efektivitāti, ja lapa ielādējas lēni, vizuālie elementi pārbīdās vai lietotāja darbības tiek reģistrētas ar aizskavi. HTTPS. HTTPS apakšsadaļā var noskaidrot, vai mājaslapa tiek apkalpota izmantojot drošu savienojumu. Tā parāda, vai Google spēj piekļūt lapām caur HTTPS protokolu un vai šis savienojums darbojas korekti visā vietnē. Ja drošais savienojums darbojas nekonsekventi, tas var radīt traucējumus gan lietotājiem, gan meklēšanas robotam. Problēmas šajā sadaļā bieži ir saistītas nevis ar pašu certifikātu, bet ar jauku saturu, kad lapā tiek izmantot resursi, kas ielādējas caur HTTP. Tāpēc šī apakšsadaļa kalpo kā ātrs veids, kā pārbaudīt, vai drošības pamati ir sakārtot visā mājaslapā, nevis tikai atsevišķās lapās. Uzlabojumi. Uzlabojuma sadaļa Google Search Console parāda, kā Google interpretē papildu informāciju lapā, ne tikai pašu tekstu. Šeit tiek apkopoti dati par strukturētajiem elementiem, kas palīdz meklētājiem labāk saprast satura veidu, kontekstu un iespējamo attēlojumu meklēšanas rezultātos. Šī sadaļa kļūst aktuāla brīdī, kad mājaslapa sāk izmantot strukturētos datus, vai kad Google pati spēj noteikt noteiktus satura veidus. Uzlabojumi neietekmē to, vai lapa tiek indeksēta, taču tie ietekmē to, kā lapa var izskatīties Google rezultātos. Tieši šeit parādās informācija par bagātinātiem rezultātiem, kas parāda meklēšanas ierakstu vizuāli pamanāmāku un informatīvāku. Strukturētie dati ir veids, kā lapa skaidrā formā nodot Google informāciju par satura struktūru. Tie palīdz meklētājiem saprast, vai lapa ir raksts, recepte, produkts, pasākums vai cits satura veids. Uzlabojuma sadaļa parāda, kuras lapas satur šādu papildu informāciju un vai Google to spēja nolasīt bez kļūdām. Drošība un manuālās darbības. Drošības un manuālo darbību sadaļa Google Search Console ir paredzēta situācijām, kurās Google konstatē nopietnas problēmas ar mājaslapu. Atšķirībā no citām sadaļām, kas vairāk kalpo analīzei un uzlabošanai, šī sadaļa darbojas kā brīdinājuma centrs. Ja šeit parādās paziņojumi, tie parasti prasa tūlītēju uzmanību. Lielākajā daļā gadījumu šī sadaļa ir tukša, un tas ir labākais iespējamais scenārijs. Manuālās darbības. Manuālās darbības nozīmē, ka Google speciālists ir manuāli izvērtējis mājaslapu un konstatējis pārkāpumu pret Google vadlīnijām. Šādas darbības parasti tiek piemērotas gadījumos, kad tiek izmantotas manipulējošas SEO metodes, piemēram, mākslīgi veidotas saites vai maldinošs saturs. Šajā apakšsadaļā redzams, vai vietnē ir piemērots kāds sods un uz kurām lapām tas attiecas. Ja manuālā darbība ir aktīva, tā var būtiski ietekmēt redzamību meklēšanas rezultātos. Pēc problēmas novēršanas iespējams iesniegt pieprasījumu atkārtotai izvērtēšanai, un šis process parasti aizņem laiku. Drošības problēmas. Drošības problēmas sadaļa attiecas situācijām, kad Google konstatē apdraudējumu lietotājiem. Tas var būt saistīts ar ļaunprātīgu programmatūru, uzlauztu saturu vai maldinošiem elementiem, kas var radīt risku apmeklētājiem. Ja šeit parādās paziņojumi, Google var sākt brīdināt lietotājus vēl pirms viņi nonāk mājaslapā. Tas būtiski ietekmē uzticību un apmeklējumu, pat ja problēmas skar tikai nelielu daļu lapu. Šī sadaļa palīdz identificēt apdraudējumu veidu un sniedz norādes, kādā virzienā meklēt risinājumu. Saites. Saišu sadaļa parāda, kā tā vietne ir savienota gan iekšēji, gan ar citām vietnēm. Šeit Google apkopo informāciju par ārējām saitēm, kas ved uz tavu vietni, kā arī par iekšējām saitēm starp pašas vietnes lapām. Šī sadaļa piedāvā Google skatījumu uz vietnes saišu struktūru un palīdz saprast, kuras lapas Google uzsver kā būtiskākās. Ārējo saišu pārskats ļauj redzēt, kuras lapas visbiežāk tiek sasaistītas no citām vietnēm un kādi ir biežāk izmantotie ankora teksti. Tas palīdz saprast, kurš saturs Google acīs šķiet autoritīvāks vai biežāk pieminēts. Iekšējo saišu sadaļa savukārt parāda, kā vietnes lapas ir savstarpēji savienotas un ļauj pamanīt lapas, kas varētu būt atstātas novārtā bez pietiekamas iekšējās struktūras.
Sasniegumi. Sasniegumu sadaļa apkopo dažādu Google Search konsoles sadaļu signālus vienā kopsavilkumā. Tā parāda, cik lielā mērā vietne atbilst Google noteiktajiem kritērijiem, apvienojot informāciju par indeksēšanu, lapas pieredzi un citiem kvalitātes rādītājiem. Šeit redzamais status palīdz ātri novērtēt, vai vietnē ir aktīvas problēmas, kurām jāpievērš uzmanība. Ja sasniegumu sadaļā parādās brīdinājumi, tie parasti sakrīt ar jau redzamiem paziņojumiem citās Google Search konsoles sadaļās. Tāpēc šo sadaļu var uztvert kā kopējo veselības indikatoru, kas palīdz saprast, vai viss darbojas plūstoši. Iestatījumi. Iestatījumu sadaļa apkopo tehnisko un administratīvo informāciju par īpašumu iekš Google Search konsoli. Šeit iespējams pārvaldīt lietotāju piekļuves, skatīt īpašumu veidu un pārbaudīt, kā Google apstrādā datus konkrētajai vietnei. Iestatījumos pieejama ir informācija par datu avotiem un īpašumu verifikāciju. Šī sadaļa palīdz pārliecināties, ka Google Search konsole ir piesaistīts pareizajai vietnei un ka piekļuve datiem ir droša un kontrolēta. Iestatījumi nodrošina stabilu pamatu visam darbam Google Search konsoli. Noslēgumā izmanto Google Search konsoli jēgpilni. Lai gan Google Search konsole neiedod gatavas atbildes par to, ko un kā darīt vietnē, tas sniedz informāciju, kas ļauj pieņemt datos balstītus lēmumus. Šis Google rīks palīdz saprast, kā Google redz tavu vietni un vai tajā ir kādas tehniskas problēmas, kas var traucēt vietnes redzamībai meklēšanas rezultātos. Ir svarīgi nefokusēties uz vienu Google Search konsoli rādījumu, bet gan vērtēt tos visus kopumā. Tāpat nav nekādas vajadzības katru dienu rūpīgi analizēt visus Google Search konsolu grafikus. Tā vietā ir ieteicams reizi pa reizei ieskatīties Google Search konsolu rezultātos, lai izvērtētu vietnes attīstību noteiktā laika periodā. Skaidrs ir viens, ja izmantosi Google Search konsolu jēgpilni, tad šis rīks kļūs par neatsveramu sabiedroto satura mārketinga plānošanā un analīzē.